man tik ļoti patika, ka šajā projektā nebija vienpusīgas nodarbības, jo katra nodarbība bija pilnīgi ar citu skatu punktu. Un tas iet roku rokā, protams, ar mūsu sejasādu, jo arī tā tiek ietekmēta no miljonus dažādiem faktoriem. Tādēļ pats svarīgākais bija tas, ka tika apsvērtas visas šīs dažādās lietas, kas ietekmē to mūsu sejasādu kopumā. Un tas man šeit bija visnoderīgākais un palīdzošākais arī sejasādes uzlabošanas gaitā. Projekts noritēja 8 mēnešus. Un ādas uzlabojumi ir acīm redzami. Mana sejasāde bija diezgan sakairināta pirms projekta, un nebija nevienas dienas, kad es neredzēju jaunu izsitumu, vai jaunu pumpu, vai vairāk komedoni sametušies. Taču tagad tā ir drastiski mainījusies uz labo pusi, protams, un es jau man šeit mēnesi vai pat 2 neesmu redzējusi nevienu tādu kairinošo produktu no sejasādes. Tā kā es pati esmu par to lielā šokā un nespēju vēl tam noticēt. Mans mīļākais Biodermas sēbijuma līnijas produkts, jeb atklājums, ir sēbijuma hidraklenzeris, jo es nespēju iedomāties nevienu ne rīta rutīnu, ne vakara rutīnu bez šī produkta. Jo neskatoties uz to, ka aknes ārstējošie produkti ir ļoti sausinoši, šis produkts padarīja manu ādu zīdaini gludu, tīru un paralēli tam visam attīrīja no kosmētikas un apkārtējās ietekmes putekļiem. Tā kā man ir liels prieks, ka es esmu atklājusi savu mīļāko klenzeri, un tas noteikti paliks viens no maniem top favorītu produktiem. Es noteikti ieteiktu citiem arī pameklēt šādus projektus kā Aknas klase, un varbūt arī sociālos tīklos pameklēt vairāk informāciju un lieliskus dermatologus, lieliskus ārstus un kosmetologus, kas reklamē lieliskākos produktus, jo tieši tie bija tie, kas man palīdzēja uzlabot manu sejasādu.